Vēl viena slepenā ziņa, kas varbūt arī nemaz vairs tik slepena nav. Jums ir tāds masīvs televīzijas uznāciens paredzēts. Tagad paši lūdzu izstāstiet. Jā, viss sākās ar to, ka komentāros internetā cilvēki teica, klausieties, pirms vajag filmēt kaut kādu seriālu. Ja? Un jūs ņēmāt nopietni. Un vienkārši pēc 2 dienām mums zvana tiešām producenti no STV televīzijas un saka, klausieties, vai es negribētu piedalīties realitātes seriālā par jums pašiem. Un nekas tās Latvijā nav bijis, un mēs piekritām. Un es nezinu, kad to sāks rādīt. Mēs mēram pēc kādām 2-3 nedēļām būs tāds realitātes seriāls par mums. Un mums būs baigi interesanti. Kā tas tieši notiek? Jūs to esat jau aptvēruši un sapratuši, kā tas būs? Pirmām kārtām mums gribās dzīvot interesanti, un man tā ideja šķita interesanta. Tas nav, nebūs tā kā tur Osborniem, kad mājās, milzīgā mājā ir tur 15 kameras un fāteris tur kožu un meita jūg prātā un sievas čaida trauks. Tā nē. Mums būs vienkārši katru dienu mēs kaut ko darīsim un mūs filmēs to, ko mēs darām. To, ko mēs ikdienā darām. To, ko mēs ikdienā reāli darām, jā. Ja jau cilvēks interesē, tad... Jā. Un man arī ļoti patīk tas, ka nekas tāds Latvijā nav bijis līdz šim, ka tas nav seriāls, kur ir aktieri iestudētām lomām, iestudētām ainām tā tālāk, ka viss būs pa īsto. Un tā. Andri, bet vai šis te šovs beigsies ar lielo uznācienu, ar lielo kastīti? Nu, redziet. Mazā Nē, mazo kastīti un lielo gredzenu. Tu domā ar labu tēniem? Nē. Tie pa vidu, lai tiek. To mēs redzēsim. Tā jau redzēsim. Klau! Visu raidījumu skaties STV1 un aplikācijā Shortcut.